Čau! Šīs epizodes temats ir, vai vīrieši drīkst raudāt. Un šo tematu apspriedīšu kopā ar vadošo psihiatru Pēteri Zālīti. Sveiks jau atkal! Sveiks! Čau! Čau! Klau, kāpēc sabiedrībā joprojām valda uzskats, ka īsts vīrietis neraud? Tu gribi paraudāt? Nē, es gribu saprast. Kāpēc tu raudi? Es raudu, jo man mēdz būt slikti. Slikti kā? Kāds notikums, Piemēram, konflikts situācija, atmiņas no bērnības. no bērnības. Pirmā atmiņa no bērnības. Kāda tev ir, kad tu raudāji? Tā bija vardarbība ģimenē. Pret ko? Pret māti, pret mammu. Nu, Ar to jā. arī sākās emocijas. Un joprojām arī pēc daudz gadiem vēlāk, joprojām ir brīži, kurus arī es sasaras. Vai tas, ka mamma ir mirusi, vai tas, ka ir, nezinu, kaut kādas atmiņas par citiem ģimenes locekļiem, jā, var uznākt tās taras. Bet vispār kopumā, kāpēc ir šīs tests, kā es te jautāju? Nu, redz, Kāpēc mamma tas ir vistuvākais cilvēks, vai ne, kas cilvēkam vien ir. Jā, Ja tu redzi, ka viņai ir slikti, loģiski, tev būs bailes, tev būs asaras, tev būs pārdzīvojumi, jo tu zaudē savu drošību. Protams, ka tu raudās, un tas ir normāli, tas ir adekvāti. Visi bērni raud. jā, bet Un sabiedrībā. cilvēki mēdz regresēt uz bērnību, mēdz būt vāji. Tas ir ok, tā ir norma. Mūsdienas sabiedrība jaunieši to ļoti labi saprot. Varbūt vecā paudze, kā saka, uzskatīja to par tādu ekstrēmu vājumu pazīmi, ka nedrīkst paust savas jūtas, un vīrietim jābūt spēcīgam, vīrietim jābūt tā kā no dzels, un viņam vienmēr jābūt pelnītājam. Bet, zini, kā neviens jau nav atcēlis pārlieku lielu emocionalitāti un, kā saka, izdegšanu, kas mūsdienās ir pietiekoši nopietna problēma, ka cilvēks ir izmisumā, ka viņš vairs nav darba spējīgs, un viņam ir grūti pieņemt to, ka viņam ir zuduši darba spējas, un viņš nevarēs izdarīt labu savam darba devējam kā savam vecākam, kā savai mātei, piemēram. Tas ir viens piemērs par vecākiem, bet vispār, kāpēc joprojām sabiedrība valda šis te uzskats, ka īsts vīrietis neraud? Nav visā sabiedrībā tā vairs. Bet joprojām ir šī stigma. Stigma ir, bet tas ir Kāpēc? mūsu sabiedrībai. Piemēram, tev arī nepatīk raudāt. Jā, bet, Jā, kāpēc tev nepatīk raudāt? Kas tur pa lietu? Kāpēc? Es pats kaut kā nostiprinu savu, uztaisu kaut kā to, teiksim tā, Kādas maska. jūtas dēļ? Kādas jūtu dēļ tu neraudi? Kādu jūtu dēļ? Jā, kāpēc tu liec sev raudāt? Kāpēc tu liec sev paust skumjas, piemēram? Grūti atbildēt uz jautājumu. Tu sajūties vājš, jā? Sajūtas vājš. Jā. Nevajadzīgs sāpināts. Jā. Un tev ir kauns, vai ne? Nē. Kāpēc tev nav Tāpēc, ka es esmu kauna? viens. Un neviens to neredz. Neviens to neredz. Tev ir viegli paprasīt palīdzību vispār cilvēkiem? Es domāju, ka tu zini atbildi. Ka nav. Ka nav viegli. Jā. Un tad, kad tu esi izmisis un tev šķiet, ka tev neviens nevar uzklausīt un tev neviena blakus, tad gribās raudāt. Un tad tu raudi vienatnē, jo tev šķiet, ka... Jo tev kādreiz jau var kopā paraudāt, vai ne? Jā. Aizies maiskadrā. Šitas te... redzi, un pastāv tā stigma, ka tu nedrīkst nevienam prasīt palīdzību, un tad tu raudi. Okay. Saka, lūdzu, vai vīriešu spēja apspiest emocijas patiešām liecina par spēku? Tas ir spēks vai nav? Pieiet no psiholoģijas, no psihiatras, no tavas pieredzes vispār. Vai tas liecina par spēku? Par ko tas liecina? Ka tu apspied emocijas? Jā, vai tas ir spēks? Vai tas apliecina, ka tas ir cilvēks, kas ir spēcīgs? Noliegt kaut ko savā dzīvē, tas jau ir aizsardz mehānisms, kā saka. Jā. Noliegums par to, ka tu vari būt arī cilvēks. Tas nozīmē, ka šis primitīvais aizsardz mehānisms liecina par to, ka tev ir ļoti daudz pārdzīvojumu, kurus tu nezini, kā atrisināt. Un, kā saka, tas nes līdzi arī sekas. Tuvā ikdienas komunikācijā cilvēkiem, bērniem, līdzcilvēkiem, draudzeni, sievu, māti, tēvu. Tu dekompensējies, un daudz cilvēku
to kompensē ar alkoholu, vai ar narkotikām, vai ar neizvēlīgām seksuālām lietām. Un, redz, tas nes sev līdzi visādas dažādas, kā saka, negatīvās sekas, ja mēs varam nosaukt. Sekas, tas emociju apspiešanas uzskats, ka tā ir spēks, tiek izmantots atkarībās no puses. Es mēģināju tev ko pateikt, ka tas var novest pie saslimšanas, garīgas saslimšanas, ja tu kaut ko nospied, ja tu visu laiku dzīvo, kā saka, šajā te negatīvajā atmosfērā, negatīvajā vidē, kur tu pats sev radi. Un sabiedrība, ja mēs atgriežamies par to, vai kā tu teici, vai šī te raudāšana ir kaut kas tāds, kas ir vājuma pazīme, un tas var nodarīt kaut ko par. Jā, un nodara. Var novest līdz atkarībai. Vai raudāšana ir vājuma pazīme? Vai tā ir vājuma pazīme? Jā, nē? Nē. Un kā tu varētu šo pakomentēt? Ka raudāšana ir tāda brīvo. Ja mēs rezultātā, kas pie kā cilvēks nonāk dēļ jūtu nospiešanas un raudāšanas vienatnē, ja mēs runājam par noliegumu kā tādu jūtu, un tas noved pie saslimšanas, tad jautājums, vai saslimšana, jūtu noliekšana, kā saka, šī psihopatoloģija, vai tas ir vājums, vai saslimšana ir vājums. Man liekas, nekādā gadījumā cilvēks nevar paredzēt, kad viņš saslims, vai kāds mehānisms iedarbosies, vai tā ir māte, par kuru mēs sākām runāt, vai tas ir kāda traumatiska pieredze, kā cilvēks raud, vai kā saka, tur var būt kas, kā tu pats saproti. Jā, saka, lūdzu, vai zēni jau bērnībā tiek audzināti apspiest savas emocijas? Es runāju par mums, vai mums jau bērnībā tas kaut kādā veidā tiek mācīts. Tu esi cīnīgs, puikas neraud un visi šitie. Vai tas ir, vai tu piekrist šim te apgalvojumam? Vai vispār, jā, šis ir tā, kā mēs uzskatīt. To, ka jau bērnībā mūsu džekus audzina jau būt stipriem vīriem, tādiem, rabaķagas, zini, tur aug un vispārējais. Vai ir, vai jau tas tiek kaut kādā veidā audzināts, slēpti, reāli, nemanot. Kā? Labi, bet skaties kā. Es domāju, tas ir ne tikai no audzināšanas atkarīgs, tas ir atkarīgs arī no personības un no rakstura. Jo vienā ģimenē var būt, teiksim, 2 puiši, 2 zēni un viens, kā saka, ir ļoti pragmātisks, stingrs un racionāli pieiet lietām, un otrs var būt atkal jutīgs. Jā, bet tas pie audzināšanas pieder. Kāpēc? Tu nevari paredzēt, kurš saslims, kurš nesaslims, kurš būs jutīgs, kurš būs histērisks, kurš būs. Nerunā, bet tu vari audzināt cilvēku DFK, un rezultātā viņš būs raudulīgs. Tikpat labi, zini, viņam var teikt, neraudi. Viņš raudās. Nepīksti. Bet augot, attīstoties, viņš jau saprot, ka tas bija liekts. Tātad viņš arī sev uzliek to zīmogu. Tas bija liekts. Jo vecāki nezināja, ko darīt tādā momentā, kad bērns raud. Tātad atbilde ir jā. Kādas sekas pieaugušā vecumā rada frāzes tur saņemies, neraudi, esi vīrietis? Kādas sekas ir šim? Zini kā, tu jau vari pateikt vienkārši, var saņemies. Vai aizveries? Beidz. Tu esi pidars. Jā. Un kā tu jūties par to? Tas ir labāk, likā tu man teiksi saņemies vai neraudi. Bet nav patīkami to dzirdēt, vai ne? Nav patīkami, bet man labāk patīk. Bet ir godīgi sakot, šis te klišejiskais saņemies, neraudies vīz, tā ir totālākā. Tas ir fufels. Man labāk sapurinās tas, ko tu tikko teici. Ne tikai tāpēc, ka es esmu tas, ko tu saki, bet vispār. Bet arī daudziem ir šis negatīvās sekas. Aivar, nekad vairāk nerunā tā. Saņemies. Tu esi niecība. Svētdien baznīcā bija. Paldies, es saņemšos. Turpinām filmē. Runa ir par to, kādā veidā tā pasaki.
Ja no vienas puses tev var pateikt kaut kā uzmundrinošu un atbalstošu kaut kādu... Tas jautājums savādā. Tā medaļas otra pusē. Nu jā, bet jautājums bija par kā saka šiem... Par frāzēm, jā. Tu vari frāzi pateikt divējā. Tu vari pateikt uzmundrinoši, palīdzoši, un tāpat laikā tu vari pateikt arī pazemojoši. Piemēram, viens cilvēks var atbalstīt to, kas, piemēram, lieto alkoholiķi. Otrs, kā saka, var panākt to, ka šis cilvēks šo alkoholu lieto aizvien vairāk. Ar savu attieksmi, ar savu palīdzošo lietu. Jā. Kā saka, dažam labam nemaz varbūt nav jāiet Minnesotas programmā, lai kā saka, pabeigtu lietot. Jo ir pareizais cilvēks blakus, kas pareizi pasaka. Jā. Un tas liek tev aizdomāties, ko tu vari darīt lietas labā. Cits atkal, kā saka, tevi strostēs, teiks, ak, tu veci, tu esi pēdējais cilvēks pasaulē, kā tu vari dzert, tev tak ir bērni, tev tak ir ģimene, tev tak ir atbildība, kas tu cūkēsi? Nav patīkami, vai ne? Jā. Un tad, visticamāk, tu arī lietosi, ja tev tā strostēs. Pie tevis pieies. Jā, un tev gribēsies raudāt, un uz tā fona, ja tev gribās raudāt, tu arī lietos, lai tu nejustu, lai tev būtu noliegums par savām jūtām, jo tu viņas nedrīkst paust. Un tieši tā arī, atgriežoties pie tevis, atgriežoties pie puišiem, kas uzskata, ka vīrietim jābūt spēcīga, un viņš nedrīkst raudāt, viņš arī pieņem to, ka, visi cilvēki, kas man ir likuši justies slikti par savām jūtām, ka viņas nedrīkst paust rezultātā. Es nedrīkst nevienu runāt. Man nav neviena. Jā. Un tad rezultātā cilvēks slīkst, sākumā asarās, pēc tam balītē, kā saka, iepazīst, ka alkohols ir nomierinoši, kā saka, viela. Tas ir gan cietīgi ar vīrieši. Jā, bet ne tikai ar alkoholu, ar vielām, ar vispārējo, kad ir jautrība, serotonīns un vispārējais. Un tās ir sekas. Jā, vai vīrieši emocionāli cieši vairāk nekā sievietes? Neatkarībā kāds vīrietis. Bet vispār? Ko saka? Man liekas, kāda tā statistika? Vienādi. Vienādi cieši? Jā. Okay. Zini, kā ir, ja piemēram par attiecībām runā, ja cieši viens, cieši abi. Tas ir attiecības, jā. Bet attiecībās jau ir daudz cilvēku. Protams. Un tur jau arī tas pusi uz pusi rodās, ka mēs jūtam jau vienādi. Neviens jau tās smadzenes nav ieprogrammējis citādāk. Mēs te dzīvojam cik tos miljonus gadu šīs planētas. Un tās smadzenes jau ir līdzīgas. Mēs te ar sievietēm un vīriešiem, vīrieši ar sievietēm un tā tālāk. Viņi jau ir dzīvojuši gadu tūkstošiem kopā. Kāpēc vīrieši arvien retāk meklē psihologu vai psihiatru palīdzību nekā sievietes? Nemaz tik reti jau nemeklē. Tomēr tas nav tā, jā? Nav. Tagad ir tā statistika, ņemot vērā, gadus 10 atpakaļ, un kāda ir šī diena, jo mēs zinām, cik ļoti daudz par mentālo veselību runā, daudz cik mudina. Kā šis laiks, kā ir mainījies? Jo agrāk bija taču tā, ka sievietes vairāk meklē palīdzību nekā vīrieši. Ja tā var teikt agrāk. Freida laikā jau bija tā, ka veči uzskatīja, ka sievietes ir slimas ar galvu, un tad viņas ir jāsūta pie doktora Freida. Vai Pētera? Nē, es tad nedzīvoju, vēl es nebiju dzīves. Nē, es tik sens, ok. Labi, bet kā varbūt es esmu vampīrs. Mēs to nezinām. Es nezinu. Bet vīrietis noteikti esi. Pasties, es izdilstu lēnām šo raidījumu laikā. Atšķirībā no tevis. Bet tu nedrīksti. Es zinu, ko tu tēmē. Uz ko tu tēmē? Tu neesi pelnījis dzīvot. Vai vīrieši raud vai neraud temats? Jā. Labi, jokums malā. Pēteri. Joks. Joks pie malas. Vai vīrietim ir grūtāk atzīt, ka viņš jūtas slikti nekā sievietēm? Es jau tev tikko teicu par vīrieti, kurš atbild ir jā. Man nav jāpamato, tu pats zini patiesību. Bet citi nezinu. Mēs runājam par tevi vai par citiem vispār? Mani tikai, ok. Kā emociju apspiešana ietekmē depresijas, trauksmes un izdeksmes attīstību? Tagad tā nopietni.
Nu, ja tu nospiedi, tad tu slimo, kā jau es teicu sākumā. Bet kā ietekmē? Noliegums, tu nospiedi. Primitīvs aizsardz mehānisms, kas neko neatrisina. Tad attīstās, ja, šīs slimības? Nu, jā. Attīstās. Nu, jo vairāk tu nospiedi, jo sliktāk tu komunicē ar cilvēkiem. Tev rodas tas saucamais acting out, jeb šo izrēģēšanu, un tu rezultātā dari visādas muļķības. Un cilvēks, kurš ir traumēts, kurš nemāk izpaust adekvāti savas emocijas kaut kādās dzīves situācijās, piemēram, attiecībās, viņš rezultātā varbūt zaudē kaut kādas veselīgas attiecības, un veselīgas attiecības pārvērš toksiskās. Un tad, jā, un viņš zaudē daudz iespēju. Kāpēc daudziem vīriešiem skumjas izpaužas kā dusmas vai agresija, ja tā ir? Dusmas un agresija, tas ir depresijas simptoms. Depresija principā ir par to, ka cilvēks ir neapmierināts, piemēram, greizsirdība. Ja mēs runājam par dažādām dusmu izpausmēm, greizsirdība ir, kas saka, nepilnvērtības sajūta par sevi. Un nenovērtēšana par to, kāds cilvēks patiesībā ir. Kāds ir tas vīrietis, kurš ir greizsirdīgs. Bet sievietes jau arī pietiekoši daudz greizsirdības. Protams, mēs jau šis tāds par vīriešiem. Bet, jā. Vai alkohols un citas atkarības bieži kļūst par veidu, kā nejust emocijas? Mums atbilde ir jā. Jā. Un var sīkāk pakomentēt, kā tas notiek? Apspiest emociju un tad... Kā saka, emocija pāraug trauksmē, emocija pāraug bailēs, un tā kaut kā cilvēks mēģina pašārstēties ar šķietami atļautu vielu, kur ir brīvi pieejama, kur ir lēta Latvijā, un tad rezultātā cilvēkam ir negatīvās sekas. Un tad ir krāpšana, tad ir problēmas ar policiju, mašīnām un kautiņiem un jebko, ko var iedomāties. Jā, zinu, pats ir vainīgs pie tā. Vai klusēšana un noslēgšanās sevī var būt pirmais signāls nopietniem psihiskās veselības traucējumiem? Jā. Jā. Un kā tas veidojās? Cik ilgā laikā, nezinu, tad tas pāriet? Cik tas laiks tas vajadzīgs, lai no šī pāriet tajā? Atkarībā, ko tu izvēlies. Un kādas ir šis saslimšanas, depresija, trauksme, kas tur vēl var attīstīties? Jebkas. Atkarībā no tā, kas tevī sēž un kas ir bijis taviem radiniekiem. Okay. Vai arī vienkārši cilvēks, kas ir pieredzējis dzīvi laukos, piemēram, pārvācās uz pilsētu. Un tad jau pilsētā varbūt arī apjuks. Labi. Vai sievietes patiešām vēlas emocionāli atvērtus vīriešus, vai tomēr sagaida šo stipro plecu? Kā ir šo? Aivar, tev patīk slimi cilvēki vai veseli? Jautājums, ko nozīmē slimi? Kā tu izpaužas? Labi, bet es pats esmu slimi. Kāda ir vesela cilvēka? Viņa tāda nav. Ir. Psihiski veseli ir. Psihiski veseli ir, ok. Jā. Ja mēs, arī pilnībā veseli ir tie 4,2%. Bet kā tu raksturotu, kāds ir ārēji psihiski vesels cilvēks? Manā gadījumā, kāda es to redzu cilvēku, ka viņš ir stabils, sabiedrība ir stabils. Viņš ir interesants, vai ne? Viņš ir ar bagātu emocionālo pasauli. Viņš ir fiziski spēcīgs. Ar šādu cilvēku ir interesanti, vai ne? Pavadīt laiku, varbūt arī kādā mirklī, kā saka, aiziet kaut kur. Viņš nav tendēts uz kaut kādām vielām, atkarībām un tā tālāk. Ar viņu ir patīkami būt. Un loģiski, ka tu visticamāk izvēlēsies cilvēku, ar kuru ir interesanti, kuram ir mīmika dzīve, kuram ir labestīgas sirds, kurš ir jauks, kas ir izpalīdzīgs. Es saku, runājot par savas pieredzes saviem izaicinājumiem, bipolāriem un UDHD un atkarībām un tā. Tā pašlaikā tas cilvēks, viņš arī ir interesants un tā.
Viņam vienkārši jāmāk pielāgoties, jāmāk saprast. Protams, Vai to viņš ir jāvāķi. spējīgs? Ko? Vai viņš ir spējīgs? Vai viņš ir spējīgs? Vai viņš būs interesants apkārtējiem, ja viņš neārstējās un viņš pazūd, piemēram, uz nedēļu, 2, 3? Tas par mani? Tik personiski. Labi. Vai pārāk emocionāls vīrietis sabiedrībā joprojām tiek uztverts kā vājš? Kā kurā paudzē? Kā kurā paudzē? Un vispār? Saproties, ja ir šī stigma vecāku gadu gājumu cilvēkiem, viņi visticamāk psihiatriju, vispār psihoterapiju vai kaut kādas nemedikamentozās terapijas var uzskatīt par kaut kādu naudas slaukšanu. Jā, piemēram, izrakstīšu es to, piemēram, zāles. Jā. Kāds no taviem radiniekiem pateiks, jā, lielā farma biznesa, maksās un nekas tev nenotiks. Jā. Es, piemēram, savulaik lietoju zāles, man vispār nevienā acī nebija. Priekš kam tev lietot tērēt tur tos 5 eiro, kā saka. Naktī iet pie vispār, jā. Vispārējais. Vai raudāšana vīrieša autoritāti mazina, vai gluži pretēji parāda emocionālu briedumu? Parāda emocionālu briedumu. Ja tas ir, piemēram, kad tu aizej uz bērēm un tu raudi, tā jau nav vājuma izpausme. Tā ir adekvāta reakcija. Sliktāk, man liekas, būtu, ja kā saka, cilvēks bērēs sadotu pa purnu visiem, kas pēc kārtas ir pie zārka, un tā būtu neadekvāta reakcija. Vai arī stāvētu un vienkārši neko nejustu. Vienkārši poker face, ja stāvētu. Visticamāk rastos jautājumu, kāpēc tā. Es esmu tranquilizators, Big Pharma. Jā, paciņu no vietas. Jā. Un pa virs alkoholu. Un tad jau varētu likties tur zārkā pie viņa blakus. Tad vajag. Un tad arī tur palikt. Jā. Viens otram blakus uz mūžu. Jā. Līdz saule nomirs. Līdz saule nomirs? Jā. Uz mūžu. Dzīvos saules mūžu, 6 pēdas zem zemes. Tu zini, cik ir 6 pēdas patiesībā? Nē. 2 metri. 2 metri tikai? Jā. Tāpēc ir tik grūti izkāpt no bedres. Taisni, jā. Es rācu kādreiz bedri. Sev? 2 metrus dziļu. Dziļākus esmu rācis. Jā. Taču ir grūti izkāpt ceļš. Jāpiet. Ja tu esi vēl miris, tad tur ir garantija, ka tu neizkāps. Tā ir. Kā atšķirt veselību? Baismīgi, vai ne? Taisnība. Kā atšķirt veselīgu emociju izpaušanu no emocionālās nekontrolētības? Kā atšķirās? Veselīgi no neveselīga? Jā, kā atšķirt veselīgu izpaušanu no nekontrolētības? Kā jau ir aizgājis too much reāli? Ka ir too much. Mēs jau te bijām vienreiz runājuši par to, kas ir veselība. Jā. Un ir, kā saka, patoloģiski jūtu izlāde, un ir adekvāti. Par adekvāto mēs tikko parunājām, jā, par to, ka, ja tev ir saviņojošs notikums, piemēram, kāzas, tu iesi un priecāsies kopā ar laulātajiem. Vai, piemēram, tev šī jūta ir tik daudz, un tu viņas nekontrolē, un tas traucē tavai veselībai. Ka, piemēram, tantiņai uzskrien asinsspiediens, jā, un viņa raud, un tie jaunie, un kā viņiem būs, un man bija tā. Mēs te par večiem. Pagaidi, jā. A veči tur fonā, kā saka, ieroja, tāpēc, ka ir forši, tāpēc, ka ir prieks, un tad sadod viens otram pa muti, un tad visticamāk tas nebūs adekvāti, jo viņi varbūt pēc tam kaut kā jutīs. Jā. Un nožēlās, un būs morālka no rīta. Jā. Paģirāms ir osmīgi. Kā reaģēt tuviniekiem, kad, ja vīrietis ilgi,
gadiem ilgi nerunā par savām emocijām. Nu, vispār, kā? Ja viņš ir, kāds sakāt, pokerface vienkārši. Varbūt viņam tā ir labi. Varbūt viņam ir tā labi, bet kāpēc varētu... Ja viņš funkcionē, ja viņš pelna naudu, ja viņš mīl savu sievu, ja sievai apmierina tas, ka viņam ir... Kāpēc neapmierina? Nezinu. Kāpēc var neapmierināt, ja viņi ir tādi cilvēki izvēlējušies? Es runāju par veselīgu, un es neapmierinu. Bet tikpat labi pokerface var būt labi. Un tad cilvēki nesatrauktos, ja viņi zinātu, ka tas ir labi. Tad viņš arī runātu par tām emocijām. Un kā? Pokerface nevar teikt, ka pokerface ir labi, ja tur backgroundā ir vienkārši problēma. Ja tur ir zināmas problēmas, tad, protams. Tas ir standarts par vīrieti. Un vispār, ka gadiem vispār šis vīrietis, tiešām ir pokerface. Nevar būt tā, ka viņam pokerface, tas ka viss labi, tāpat un tā. Nav. Labi, ja viņam nav emocionālā intelekta. Tāpēc ir jautājums, ko darīt? Kā sākt rakt cilvēku virzienā? Vai nedarīt neko? Bet jautājums, ko darīt? Cilvēks sūdzās? Ja cilvēks nesūdzās, ko tu vari izdarīt pret viņu gribu? Mēģināt saprast, kā pietuvināties tam, lai atverās, lai pavērās. Tomēr tuviniekiem, draugiem, tas būtu svarīgi. Es tieši runāju šajā kontekstā, ja tas ir svarīgi, ja tur tiešām ir problēmas, ko saprot. Ja cilvēkam viss fajn, protams, ka neviens nemeklēs, nerakāsies tikai tāpēc, kaut kam jābūt. Ja ir fajn, tad ir fajn. Bet te ir... piemēram, viņam nav fajn, viņš izdeg. Viņš nelaimīgs. Viņš ir nelaimīgs. Viņš iet uz noliktavu strādāt, piemēram. Viņš vakaros lieto pārmērīgi sulu. Sulu. Vai arī, kā saka, daudz guļ. Redzi. Jautājums, kāpēc viņš slīmo pēc darba? Jā. Kas ir tas, kas viņam ir zudis? Ko draugi dara? Kā viņi viņam palīdz? Kādu intervenciju viņi... Es mēģinu te pavirzīt pie tā, kā darīt. Ir vienmēr draugi, kas pamana, ka kādam ir slikti. Kāds lieto pārāk daudz alkohola vai kāds pārāk daudz guļ, nesocializējās vai galā domā par pašnāvību. Tāpēc ir draugi, paziņas, kas pievērš uzmanību un veic šo te primāro intervenciju. Sarunu savācās visi kopā un runā acīm redzamām lietām, jo cilvēkam šķiet, ka viņu neredz, ka neredz viņa sāpes, bet patiesībā tas jau ir acīm redzams. Un parasti to redz tuvinieki, un, kā saka, ir cilvēki, kas ir tendēti nosodīt to, ka otrs ir vājš, psihiski vājš, emocionāli vājš. Un šie cilvēki aizmirst, ka varbūt viņi paši ir vāji. Kad tajā momentā varbūt tam cilvēkam ir jāpalīdz, nevis viņš jāgremdē. No sērijas, kā tu vari runāt par pašnāvību? Kā? Tas taču ir grēks. Tu nedrīksti. Nerunāsim par to. Ja? Tas ir palīdzoši tavuprāt. Visticamāk, ka nē. Pārnās rītdien, tad viņš jau būs pakāries. Par vēl. Redzi, labākais veids, kā novērst pašnāvību, ir runāt par pašnāvību. Par to, kāds ir plāns, kāpēc tā, kas ir noticies, kas viņu virza, jo var būt iemesls, ka cilvēkiem ir asociācijas, un tikpat labi var būt iemesls, kaut kāda endogēna saslimšana, ka tā pašnāvības doma ir bez iemesla. Tā depresija. Depresija vai šizofrēnija vai bipolārie, whatever. Jā. Jebkurā gadījumā šī saruna par to, kas cilvēku virza, viņam pirmām kārtām var palīdzēt, tāpēc, ka viņš saprot, ka citi redz un viņam grib palīdzēt. Jo, ja mēs runājam par tiem vīriešiem, kas raud un nezin, kur likties, tāpēc, ka vecāki ir pateicis, kurš ir kā spēcīgi vīrieši,
un vispār vīrieši neraud, viņi noved līdz tam, ka viņš nezin, kur likties, un šķiet, ka arī draugi un paziņas to neredz, un neviens nevar palīdzēt, un tā patiesā pasaule vienkārši draņķis, un priekš kam dzīvot šajā pasaulē. Par šo pasauli runājot un audzināšanu, mutes aizvēršanu, ka nedrīkst raudāt. Daudziem veidojās jau bērnībā, arī man tā skaitā, tad, kad tu cieti kaut kādu savu vardarbības ģimenes, konfliktu ģimenē, kad tu raudi histēriski, tev sit, lai tu neraudātu. Ir tāda lieta, tas ir mana dzīves pieredze. Sit, lai neraudātu. Vai atstāja istabā vienu pašu, lai tu izraudies? Soda. Manā gadījumā pieredze bija šis vardarbība, kāda iespējama, kur sods bija par to, ja es raudu un nepārstāju raudāt, sods bija sišana, piemēram, bet arī tas ir gadījies konfliktos vispār skolā ar kādiem vienaudžiem aizver man, lai nedēļas. Un tad dzīves laikā tā arī veidojās dažiem brīžiem uzskats, ka ja es tagad ļaušos, mani sodīs. Kā mani sodīs? Ar kritiku, sodīs ar, ja mēģins ietekmēt manu pašvērtējumu un tā tālāk. Un tas arī ilgtais visu dzīvi šādi. Piekrīti, nepiekrīti, nezinu, bet par to Piekrītu. Jā. Soda. Jā. Kāpēc, varbūt jau teicu to, kāpēc tā kā vīrieši pašnāvības, statistika, ka vīrieši izdara daudz vairāk nekā sievietes pašnāvības. Un ar katru gadu aizvien vairāk. Ar katru vairāk. Lūdzu, saki, kas ir šis triggers? Tas, ko tu tikko minēji, kopumā, tas, kā pulsās slimības un sabiedrības attieksme. Noliekšana, noslēgšanās, jūtu izstumšana, racionalizēšana, tur var ar aizsarmehānismu turpināt. Jo, zini, kā ir, bija jau dažādas interesantas grāmatas padomju laikos, kas stigmatizēja cilvēkus par to, kas īsti ir jādara bērnu. Un, piemēram, bija tāds uzskats no tāda pseidopsihologa, kas izdeva visā Padomju Savienībā grāmatas, tāds psihologs Spoks. Un viņam bija tādi uzskati, ka bērnam jāļauj izraudāties, ka viņi nedrīkst, kā saka, samīļot vai mierināt, tad, kad viņš raud. Nedrīkst izpaust emocijas, bērns jābaro noteiktā laikā, nedrīkst, kā saka, viņam ļaut ēst, ka to nedrīkst. Dzīve pēc grafika? Jā, dzīve pēc grafika, ka viņam nedrīkst ļaut gulēt dienas laikā un jāguļ diendus. Tad tas var mācība, tad var vardarbība. Varēja sajūt, vai ne? Vai ne? Jā, vardarbība. Šausmīga. Un tas nozīmē, ka tas puika, piemēram, ja runā par puikām, viņš izauga tā kā tāds zaldāts. Un zini, kā ir tā, šis uzskats jau nav tikai bijis Padomju Savienībā, viņš jau bijis arī Amerikā, viņš jau bijis visur pasaulē. Mēs dzīvojam. Vardarbība neskaitījās. Jā, tagad tā ir krimināla atbildība. Tāpat cita. Jā, bet jā, es sapratu, jā. Okay. Mēri ir daudz spēcīgāk, ir bāriņties, ir sociālais dienests. Kur mums diemžēl netiek galā. Netiek galā, jā. Vai var teikt, ka stereotips vīrieši neraud maksā dzīvības? Jā. Šis tas stereotips, kā viņš ir, diezgan skumīgi paliek, vai ne, šito visu tā kā iztirzājot? Jā, diezgan skumīgi. Var pajokot vai kā, bet diezgan skumīgi patiesībā, jo tiešām šī tāda vienaldzība, var teikt, jā. Kā vecākiem audzināt dēlus, lai viņi nekļūtu par pieaugušiem, kuri baidās runāt par savām emocijām? Zini, kā ir? Mēs dzīvojam interesantā laikmetā, kurā cilvēki jau kļūst emocionālāki. Jo ir kaut kāda paudze, kur tu neko jau vairs nevar mainīt. Bērni ir uzauguši tādi, kā ir. Un tas fenomens, kas notiek šobrīd sabiedrībā jaunajai paudzei, viņiem vairāk informācijas par to, kas ir psihe, kāda ir psihes procesi. Pilns internets ar informāciju. Un tā kļūst aizvien populārāk. Un, kā saka, mēs runājam par
Starp citu, mēs esam daļa no šī informācijas burbuļa vai informācijas telpas, ka mēs izplatām informāciju par to, kā strādā psihe, kā strādā procesi. Un to, piemēram, klausās šobrīd kāds ekrāna otrā pusē, kāds pusaudzis ap gadiem 14, 15, 16, rekur viens 17-gadīgais sēž. Ja? Un klausās, ja? Un cilvēki paliek veselāki. Un tur jau tie vecāki vairs neko neizmainīs šajā vecumā. Bet tam jaunietim, viņam ir galva uz pleciem, un viņš jau domā. Un tad rezultātā viņš iemācās. Iemācās daudz kaut ko, lai viņa vecumā, kad viņam būs bērni, viņš tiem bērniem varētu daudz dot kaut ko labu. Mēs jau nevaram vecam sunim iemācīt jaunus trikus, ja mēs runājam par cilvēku. Dzīvniekam mēs varam iemācīt daudz ko jaunu, bet šie jaunieši, paldies Dievam, viņi pasaka saviem vecākiem vai nepasaka saviem vecākiem un aiziet pie psihiatra 16 gadu vecumā, tāpēc, ka viņiem ir depresija. Apsveicam. Jā, un vecāki varbūt viņam līdz 16 gadiem neļauj, bet tas, ko es aicinu darīt, ir ļaut bērniem izvēlēties, kādu viņiem vajadzīga palīdzība. Ļoti pareizi. Ceru, ka tas pieliks. Saki, noslēgumā tad jautājums. Kādu vienu padomu tu dotu vīrietim, kurš visu dzīvi ir mācīts klusēt, bet beidzot vēlas sākt dzīvot citādi? Kāds būtu savs padoms? Atkarībā no savas stigmas ar kaut ko sākt. Vai tas ir psihologs, vai tas ir psihoterapeits, vai tas ir psihiatrs, vai tas ir garīdznieks. Vai tas ir, kā saka, vecmāmiņa, kam viņš var uzticēties, vai kā cita uzticības persona, kas viņam varētu dot padomu un virzīt viņu uz tālāko, kā saka, šo te veselīgo daļu. Ja mēs esam, man liekas, vienā kaut kādā raidījumā pievērsušies šim tematam, kā piemēram, kā notiek kaut kādās trešās pasaules valstīs, ja ne ceturtajās, piemēram, Āfrikā, kur psihiatrija reāli trūkst. Ja trūkst reāli mums, tad tur ir vispār auzes. Ja? Rezultātā psihiatrija apmāca šamaņus par to, kas ir psihiska kaite, un šamaņi sūta šos te psihiatriskos klientus, psiholoģiskos klientus pie psihiatra. Jo viņi redz, ka tur ir halucinācijas, ka tur ir emocionāla nestabilitāte, ka tur ir depresija. Viņi tiek iemācīti to atpazīt, un viņi tālāk sūta. Un tādā ziņā ir baigi forši, ka var sadarboties ar šīm garīdzniekiem, garīgās pasaules pārstāvjiem, lai palīdzētu tam cilvēkam. Lai viņš ieklausītos, ka viņam ir iespēja saņemt adekvātu palīdzību. Kas saka, šī ir tā Āfrikas informatīvā telpa, kas mums ir informatīvā telpa internetā vai šajos video, YouTube un tā tālāk. Uzņemt informāciju un padomāt par sevi, būt mazliet veselīgi, egoistiskam, lai tu varētu pēc tam palīdzēt arī kādam savam pēcnācējam vai cilvēkam. Paldies! Cilvēkam. Paldies par šo sarunu. Es ceru, ka jums noderēja. Mēs zinām, ka noderēja. Un tiksimies atkal nākamajā epizodē. Paldies tev! Paldies!